Ja jūs esat tāds cilvēks, kas ir vairāk par dabisko, kas tiešām domā, ko viņš liek vēderā, ja, tad šis video ir jums. Tie būs mani ieteikumi, ko es kā veselības treneris varu ieteikt, kas jums būtu nepieciešams vasaras sezonā mājās. Pirmais ir bāze visam, tas ir dzīves sārmains ūdens. Tā ir tāda piedeva, ko liekam dzeramajā ūdenī, un tā ļoti labi sārmina organismu. Organismam jābūt sārmainam visu laiku, kad mēs neēdam, kad, protams, kuģi izstrādājās skābā vide, lai sadalītu pārtiku, bet tajā brīdī, kad mēs neēdam, mūsu organismā jābūt sārmainai videi, tā ir veselīgā vide. Tad, tāpat kā ūdens, tāpat ikdienā mums ir nepieciešams lecitīns, tas ir šūnu būvmateriāls, tas nav sezonāls produkts, šūnas mums dzimst un mirst katru dienu, un lai šīs jaunās šūnas, kas veidojās, lai viņas veidotos veselas, bez nekādām patoloģiskām izmaiņām, mums ir jālieto šūnu būvmateriāls. Tāpat tās arī ikdienā es lietoju antioksidantu, jo piesārņojums ir visur. Protams, ka to varat nelietot, bet tas ir tāds mans ikdienas komplektiņš, plus vēl fermenti, kas palīdz sašķelt pārtiku. Ir īpaši tagad šašliku sezonā, ja, lai kuņģim nav smagums, asimilators ļoti labi palīdz sašķelt pārtiku. Šie nav sezonālie produkti, šie ir tādā ikdienas lietošanā. Un vēl, ko es aizmirstu pieminēt, dabīgais antidepresants palīdz nomierināt nervu sistēmu, jo stress ir nenormāls, tas ir visiem, gan skolniekiem, tagad eksāmeni, gan vispār, man liekas, arī pieaugušajiem un bērniem. Visi kaut kā dzīvo ļoti lielā stresā. Droši vien tāpēc, ka ir informācijas pārbagātība un nevar saprast, kas ir kas, tāpēc ikdienā lietoju Grifoniju, dabīgais antidepresants. Palīdz veidoties organismā serotonīnam, kas ir laimes hormons, līdz ar to ļoti labi nomierina un nav jāķerās pie ķīmiskiem antidepresantiem, ko es apkārt dzirdu, ka ļoti daudz cilvēki lieto. Ļoti daudz ir tādā nomāktības, trauksmes un tādā vieglas depresijas stāvoklī, un viņiem nav šīs informācijas, ka viņi var sākt lietot kaut ko dabisku, viņi uzreiz ķeras pie ķīmiskiem antidepresantiem, kas vienkārši notrulina sajūtu, neko neatrisina un rada atkarību. Tāpēc noteikti Grifoniju der profilaktiski iziet un paskatīties, kā tā reaģē, kā jūs jūtaties. Vispār ideāli bērniem un, protams, arī pieaugušiem, bet pieaugušiem tas ir bišķiņ cits stāsts. Bērniem tas ir ļoti vienkārši. Ideāli pavasari ir sākt izejot dabīgu pretparasitāro programmu. Standarta pretparasitāra programma ir melnais rieksts, kas ir rūgtviela, ķiploks, arī rūgtviela, dabīgais sērs, bioloģiskais un fermenti. Tā ir bērnu standarta antiparasitārā programma. Es vēl vienmēr lieku klāt skudru koka mizu, tāpēc, ka, ja ir organismā kaut kādi iekaisumi, tad skudru koka miza ļoti labi tiek ar to galā. Tātad pavasarī mēs sākam ar antiparasitāro programmu bērniem, tā ilgs 21 dienu, katram vecumam ir savas devas, protams, pielāgotas. Viss šis ir dabīgs, nekādi slikti neietekmē organismu. Un forši, ja šis viss ir mājās, ja jūs, piemēram, nopērkat šo antiparasitāro komplektu, viņš jums nav tikai uz vienu antiparasitārās tīrīšanas reizi, bet ļoti labi, ka jums šie produkti ir mājās, jo tiklīdz pieķerās kaut kāds vīrus, bērniem viss ir vienkārši, mēs paņēmām šo pašu antiparasitāro programmiņu, sākam lietot un atkal bērns tiek ļoti labi galā ar vīrusiem, ļoti ātri. Jo es tagad skatos, ka mani mazie puiši arī vienam ir kārpiņa uz pirksta, vienam ir uz elkoņa kaut kāda dīvaina pumpiņa un nemierīgi naktīs guļ un griež zobus, tātad skaidrs ir laiks antiparasitārai programmai. Jebkurā gadījumā tai ir laiks rudenī un pavasarī, un tieši ir pavasaris, un es jau sāku novērot visas šīs pazīmes, alerģijas un kaut ko tādu. Tāpēc šobrīd mani mazie iet šo antiparasitāro kursu. Vēl mums mājās vienmēr ir silvermaks, tas ir koloidālais sudrabs. Fantastisks līdzeklis, kuru, diemžēl, Eiropā vairs neļauj tirgot. Baidās, ka tas ir pārāk iedarbīgs un neviens vairs neies uz aptiekām, jo viņš iznīcina 650 vīrusu veidus.
Tas ir vienkārši vislabākais, kas var būt, un es kā mamma vairs nevaru bez tā dzīvot, tāpēc tas vienmēr ir manās mājās. Un tad, runājot tieši par sezonālām lietām, ja, ļoti forši, kad ir tāds emu eļļiņa ar tējas koku. Mums viņš ļoti labi palīdz pret odu kodumiem. Mazajiem, kad iekošots uzceļās tāds puslīts un kasās un niez, šis mums ļoti palīdz pret odu kodumiem. Un vēl, kad ir visi sākušies tie kondicionieri un caurvēji, es pati jau šogad paspēju, un man meita paspēja apsaldēt nervu. Ir ļoti labi tādi ziede, Cool Relief. Tā ir arī tā kā muskuļu ziede, kad sāp muskuļi, ja ir kaut kādi pārgājieni plānoti, ja. Viņa ir tāda specifiska smarža, kā agrāk bija tas kampers. Man ļoti patīk tā smarža, ja, bet tā ir diezgan specifiska. Un viņu, kad uzsmērē, vai ka sāp muskuļi vai sapūsts nervs, viņa ļoti labi. Viņa gan silda vienlaicīgi, gan atvēsina, jo tai klāt ir arī mentols. Un vēl, kas ir ļoti forši, tā kā arī magnīs ir katra cilvēka ikdienas sastāvdaļa noteikti, tad magnīs jonu formā ar vēl visādiem minerāliem klāt ir ļoti ērts, jo vasarā cilvēki ļoti daudz dzer ūdeni, atšķirībā no pārējām sezonām. Un šo magnī ir ļoti ērti lietot, tāpēc, ka vienkārši dzeramajā ūdenī, ko jūs no rīta uzpildat, lai ņemtu līdzi, izberiet vienu paciņu magnija, viņa ir uz 750 ml, un jums pa dienu vairs nekas nav jāatcerās. Jūs esat izdzēruši savu minerālu dienas devu. Tā, tas ir īsumā. Ja interesē produkti, droši man rakstīt, es jums iedošu linku, lai varat tos nopirkt ar atlaidi. Protams, par organisma attīrīšanu arī droši rakstīt, tas ir atsevišķs stāsts. Katram individuāls. Forša vasaru!